Pārraides atbalsta DNB banka un līzings. Today we just finished up the middle section of Pikes Peak International Hill Climb, a section that is only 2.2 miles long but has an elevation climb of 2,000 feet. Yesterday we broke the qualifying record by 5.5 to 6 seconds. Today was my second time in the car and it is incredible, setting a time 10 seconds faster than we predicted. Let's bring on race day. Tomorrow is the upper section of the course, very, very fast, very, very flowing. The confidence that I have in the car now from qualifying and then now in the middle section, very excited to go fast on top. Otrā treniņa diena, oficiālā diena. Sportists gribēja uzbraukt 2.25, tad būtu labs laiks bijis. Jau pirmā braucienā bija 2.18, otrā 2.16. Un vēl 1 sekundi beigās nometām nost. Ideāli. Pārbaudījām te pašā laikā vairākas mašīnas regulējumus, kas saistīti ar jaudu. Un esam ļoti apmierināti ar šodienu. Kā gaidām sēdē. Ļoti interesanti ir tas, ka mēs gribam kaut ko noņemt nost, nevis pielikt klāt. Un tas ir ļoti interesanti, jā. Arī šodien mēs testējām ar 10% mazāku jaudu nekā mēs iepriekš braucām. Un izrādījās, ka sajūtas ir daudz lēnāks, bet laiks ir mazāks, laiks ir labāks. Jā. Tā kā, un tas mums saglabā kaut kopējo režīmu, sacensību dienā un tā tālāk. Tā kā ir par ko padomāt, un to mēs visās apskatīties datos visos. Tagad jau ir iespēja salikt visu 3 sekcijas kopā no datiem. Tagad būs datu analīze. Kristaps savu koferī taisīs vaļā un nodarbosies ar to. Pārraides atbalsta DNB banka un līzings.